Sāksim kārtējo attīstības komitejas sēdi visiem labrīt, kas ir klātienē un klausās attālināti. Darba kārtībā ir 24 jautājumi un papildus darba kārtībā 6. Lūkšu balsojumu par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu. Aija. Un komitejā piedalās Tālis Korlašs, Jānis Auziņš, Inta Kaļova, Aija Mežele un Sandijs Nikuļins. Sergejs Maksimovs nav devis informāciju, Aldis Ločmelis tiešo darba pienākumu pēc nepiedalās. Vienbalsīgi atbalstīts balsojums, un tad otrais balsojums par darba kārtību kopumā. Vienbalsīgi atbalstīts. Sāksim darba kārtības pirmo jautājumu. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu balvu noda Baltnavas pagastā nekustamā īpašuma kāpostiņa zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3844 012 0139 sadali. Ziņo Jana Krilova, lūdzu. Labrīt! Jā, saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Alūksnes projekta iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu. Zemes vienību, kas ir 5,32 hektāri platībā, vēlas sadalīt divās daļās. Abām divām zemes vienībām piekļūšana tiek nodrošināta. Tāds zemes vienību numur 1 ar platību 1,21 hektāri saglabāt esošā nekustamā īpašuma kāpostiņa sastāvā, zemes vienībai un ēkām saglabāt adresi kāpostiņa Timšāni, Baltinavas pagasts un noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecību, un otro zemes vienību ar platību 4,11 hektāri saglabāt arī esošā nekustamā īpašuma kāpostiņa sastāvā un noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība. Paldies! Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības otrais jautājums par zemes vienības Baltnavas pagasta atzīšanu par starpgabalu nosaukuma Ievziets, piešķiršanu nekustamam īpašumam un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Ziņo Inese Kaņepe, lūdzu. Labrīt! Ir saņemts Baltnavas apvienības pārvaldes vadītājas iesniegums par īpašumu reģistrēšanu zemes grāmatā. Lūdzu atzīt par balnotu pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Baltnavas pagastā ar kadastra apzīmēm 3844 009 0041 0,1443 hektāru platībā. Piešķirt nosaukumu Ievziets šim nekustamajam īpašumam un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārdu. Paldies! Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības trešais jautājums par zemes vienības Baltinavas pagasta atzīšanu par starpgabalu nosaukuma Beciki, piešķiršanu nekustamam īpašumam un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Ziņo Inese Kaņepe, lūdzu. Ir saņemts Baltnavas apvienības pārvaldes vadītājas iesniegums ar lūgumu reģistrēt zemes grāmatā šo īpašumu. Tāpēc lūdzu atzīt par
pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Baltnavas pagastā ar kadastra apzīmēm 3844 011 0182 0,1663 hektāru platībā, piešķirt nosaukumu Beciki nekustamajam īpašumam un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Paldies, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Eja. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 4. jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības Baltnavas pagastā piekritību Balu noda pašvaldībai zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma piepes, piešķiršanu nekustamam īpašumam un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Ziņo Inese Kaņepe, lūdzu. Arī šeit ir Baltnavas apvienības pārvaldes vadītājs iesniegums ar lūgumu reģistrēt zemes grāmatā zemes vienību, tāpēc atzīt lūdzu to par pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Baltnavas pagastā ar kadastra apzīmēm 3844 011 0051 0,17 hektāru platībā, piešķirt nosaukumu piepas nekustamajam īpašumam, kur sastāvā ir šī zemes vienība, un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai reģistrēt šo nekustamo īpašumu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Paldies! Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 5. jautājums par nosaukumu Putnu meži piešķiršanu nekustamām īpašumam Lazdukalna pagastā, Balu nodā un īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Ziņo Inese Kaņepe, lūdzu. Ir saņemts Rugāju apvienības pārvaldes vadītājas iesniegums ar lūgumu reģistrēt zemes grāmatā nekustamo īpašumu. Tāpēc lūdzu piešķirt nosaukumu Putnu meži nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā ar kadastru numuru 3864 008 0432, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3864 008 0432 9,10 hektāru platībā un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja ne, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi Aijam Eželē manuāli. Lēmuma projekts tika akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 6. jautājums par nosaukuma Klūgas piešķiršanu nekustamam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balu noda un īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Ziņo Inese Kaņepe, lūdzu. Ir Rugāju apvienības pārvaldes vadītājas iesniegums par 3 zemes vienību reģistrēšanu zemes grāmatā. Ar Zemes lietu un vidas jautājumu komisijas lēmumu šīs 3 zemes vienības tika apvienotas vienā zemes vienībā. Un tagad lūdzu piešķirt nosaukumu Klūgas nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā ar kadastru numuru 3864 010 0147, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3864 010 0173 21,70 hektāru platībā un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai reģistrēt nekustamo īpašumu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Paldies! Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 7. jautājums par nekustamā īpašuma Pienenes Medņavas pagastā Balu noda sadali jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma Skolas iela 1 piešķiršanu un nodošanu atsevišķai. Ziņo Inese Kaņepe, lūdzu. Ir saņemts Viļakas apvienības pārvaldes vadītāja iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu un uz tā esošās ēkas. Tātad lūdzu atdalīt no nekustamā īpašuma Pienenes Medņavas pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmēm 3870 002 0231 2,585 hektāru platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu Skolas iela 1. Nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Skolas
iela 1, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,585 hektāru platībā un 6 ēkām - skolas, naturālistu stacijas, skolas internāta, šķūņa, kults un pamatskolas sporta un veselības centra. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā un uzdot manas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt īpašumā nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju un organizēt izsoles procedūru. Paldies! Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies vienbalsīgi lēmumu projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 8. jautājums par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Kubulu pagastā Balvu noda par labu nekustamam īpašumam Upes līči Kubulu pagastā. Ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Labdien! Fiziska persona ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu noslēgt ceļa servitūta līgumu. Nodibināt reālu servitūtu ceļa servitūtu Balvu novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībā Niedrītes Kubulu pagastā par labu nekustamajam īpašumam Upes līči, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu ne mazākā 85 metru garā posmā, ne mazākā 4,5 metru platumā. Slēgt ceļa servitūta līgumu ar fizisku personu par lēmumu 1. punktā noteiktā reāla servitūta ceļa servitūta nodibināšanu. Ceļa servitūta līgumu slēgt uz nenoteiktu laiku. Uzdot īpašu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības minētā reāla servitūta reģistrēšanai zemesgrāmatā. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies vienbalsīgi lēmumu projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 9. jautājums par nekustamā īpašuma Vertpuļā 48 Balvu pagastā Balvu noda izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Balvu noda pašvaldības vārda. Ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Balvu apvienības pārvalde iesniegusi iesniegumu, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai, atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Balvu pagastā vienu zemes vienību 0,0757 hektāru platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Vertpuļava 48. Uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Vertpuļava 48 Balvu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies vienbalsīgi lēmumu projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 10. jautājums par nekustamā īpašuma krasti Bērspils pagastā Balvu noda izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Balvu noda pašvaldības vārda. Ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Saņemts Rugā apvienības pārvaldes iesniegums par to, ka zemes vienība nav nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai un atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Bērspils pagastā zemes vienību 0,6253 hektāru platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu krasti. Uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma krasti, kas sastāv no vienas zemes vienības, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārdu. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Ginta? Nē. Paldies vienbalsīgi lēmumu projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 11. jautājums par nekustamā īpašuma Aloju lauks Vecpilsnes pagastā Balvu noda izveidošanu un nodošanu atsevišķināšanai. Ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Saņemts Paltinavas apvienības pārvaldes iesniegums par
ka zemes vienība nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Alojas Vectilžas pagastā zemes vienību 3,55 hektāru platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu Aloju lauks, nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Aloju lauks Vectilžas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības. Uzdot īpašu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmumu 3. punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda, uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju un organizēt izsoles procedūru. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 12. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 28 Ezera ielā 42 Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā ziņo Rudīte Ziemele. Lūdzu. Labdien! Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsavināt īrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 28 Ezera ielā 42 Balvu novadā, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 59,80 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma 598 pret 34,741 domājumām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši daļām. Reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 13. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 49 Brīvības ielā 73 Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā ziņo Rudīte Ziemele. Lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ierosinot īrētās dzīvojamās telpas atsavināšanu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 49 Brīvības ielā 73 Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 51,90 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 519 pret 31,113 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 14. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 54 Ezera ielā 26 Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā ziņo Rudīte Ziemele. Lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsavināt īrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 54 Ezera ielā 26 Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 37 kvadrātmetru platībā
un kopīpašuma 370 pret 26,517 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantus novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju, kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 15. jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 57 Ezera ielā 40 balvu uz Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīta Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt tīrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 57 Ezera ielā 40 balvas Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 37 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 370 pret 26,544 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantus novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju, kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 16. jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 45 Brīvības ielā 66 balvu uz Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīta Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt tīrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 45 Brīvības ielā 66 balvas Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļu 49,50 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 4950 pret 199290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantus novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju, kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldes nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek atbalstīts domas sēdē. Darba kārtības 17. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 42 Bērspils ielā 44 balvu uz Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīta Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt tīrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 42 Bērspils ielā 44 balvos Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 53 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 5291 pret 365853 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantus novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju, kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, lūkšu balsojumu.
Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 18. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 1, Klintenes, Dārza iela 18, Bērzpils pagastā, Balvu nodā, nodošana atsevināšanai. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu. Nodot atsevināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 1 Dārza ielā 18 Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļu 40,6 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 406 pret 3409 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas atbilstoši tām. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek atbalstīts domas sēdē. Darba kārtības 19. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 1, Briežciems, Grūšļeva, Briežciema pagastā, Balvu noda, reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 mājā Briežciems, Grūšļevā, Briežciema pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 60,50 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 585 pret 11,779 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, lēmuma projekts vienbalsīgi tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 20. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 9, Briežciems, Grūšļevā, Briežciema pagastā, Balvu noda, reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 9 mājā Briežciems, Grūšļevā, Briežciema pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no 4 istabu dzīvokļa 74,20 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 722 pret 11,779 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 21. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 10, Briežciems, Grūšļevā, Briežciema pagastā, Balvu noda, reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 10 mājā Briežciems, Grūšļevā, Briežciema pagastā, Balvu novadā,
kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 60,60 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 586 pret 11,779 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balva novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 22. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 12 Briežsiemas Grūšļeva Briežsiema pagastā Balvu nodā reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele. Lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsavināt īrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 12 mājā Briežsiemas Grūšļevā Briežsiema pagastā Balvu novadā, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 60,40 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 584 pret 11,779 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balva novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 23. jautājums par nekustām īpašuma dzīvokļa numuru 44 Baznīcas ielā 7 Balvu nodā reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsavināt īrēto dzīvojamo telpu. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balva novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 44 Baznīcas ielā 7 Balvas Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļu 46,80 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 4680 pret 307,015 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balva novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 24. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 4 Garnizona ielā 7A Viļakā Balvu nodā nodošanu atsavināšanai. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ierosinot atsavināt īrēto dzīvojamo telpu Viļakā. Nodot atsavināšanai Balva novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 4 Garnizona ielā 7A Viļakā Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 46,7 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 467 pret 4208 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām atbilstoši tām. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu.
Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdēji. Darba kārtības 25. jautājums par nekustāmo īpašumu dzīvokļa numuru 6 Gundegas Grūšļeva Briežcēma pagastā Balvu novadā reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemelē, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu Briežcēma pagastā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numurs 6 mājā Gundegas Grūšļevā Briežcēma pagastā Balvu novadā, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 61,20 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 6120 pret 68,290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, būves un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju kontroli par lēmumu izpildu, uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdēji. Darba kārtības 26. jautājums par nekustāmā īpašuma dzīvokļa numuru 46 Brīvības ielā 73 Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Lūdzu, Rudīte Ziemele ziņo. Saņemts fiziskas personas iesniegums, ierosinot atsevināt īrēto dzīvojamo telpu Balvu pilsētā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 46 Brīvības ielā 73 Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 52 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 520 pret 31,113 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju kontroli par lēmumu izpildu, uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies. Vai ir jautājumi? Debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdēji. Darba kārtības 27. jautājums par nekustāmo īpašuma dzīvokļa numuru 33 Ezera ielā 42 Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums, ierosinot īrētās dzīvojamās telpas atsevināšanu Balvu pilsētā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 33 Ezera ielā 42 Balvu novadā, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 58,50 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 585 pret 34,741 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju kontroli par lēmumu izpildu, uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdēji. Darba kārtības 28. jautājums par nekustāmā īpašuma dzīvokļa numuru 17 Santenes liepa ielā 4 Sklietniekos Lazdukānu pagastā Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsavināt īrēto dzīvojamo telpu Lazdukalna pagastā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma numur 17 Liepu ielā 4 Santenēs Skujetniekos Lazdukāna pagastā Balvu novadā, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļu 72,80 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 728 pret 11,634 domājamām daļām no daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 29. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 16 Santenes Liepu ielā 4 Skujetniekos Lazdukalnu pagastā Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums, ierosinot īrētās dzīvojamās telpas atsavināšanu Lazdukāna pagastā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma numur 16 Liepa ielā 4 Santenes Skujetniekos Lazdukāna pagastā Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļu 57 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 570 pret 11,634 domājamām daļām no daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas nokīlēja? Kvalitatīvi lēmumu projektu izstrādāt. Nav jautājumu, viss ir kārtībā. Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts tiek atbalstīts domes sēdē. Darba kārtības 30. jautājums par nekustamā īpašumu dzīvokļa numuru 10 Skolas ielā 3 Viļakā Balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Saņemts fiziskas personas iesniegums ierosinot atsavināt īrēto dzīvojamo telpu Viļakā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 10 Skolas ielā 3 Viļakā Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļu 43,30 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 433 pret 7,483 domājamām daļām no daudz dzīvokļu mājas, 3 būvēm un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Esiet sveicināti visi kolēģi, kas klausās. Skaisti, ka ir tikai patīkami, ka šāda liels jautājumu daudzums ir saistībā ar dzīvokļu atsevināšanu, bet man ir Rudīt jautājums, kas ir motivējis cilvēkus tik ļoti tagad saņemties un lēmt par to, ka viņi grib piegādāties īpašumus. Tas ir tikai paldies, un cik ilgā laikā šis viss process varētu plus mīnus risināties, kamēr cilvēks tiek līdz savam īpašumam. Jā, paldies. Motivācija viennozīmīgi ir korektas informācijas sniegšana iedzīvotājiem.
Un tad viņi izdara izvēli, kas tad notiek ar to, vai viņi paliek īrnieki, vai tomēr paliek īpašnieki. Jo šie visi, kā redzat, pēc sagatavotā lēmuma projekta ir gana seni īrnieki. Jā, un tas ir ieguldītais darbs, ko mēs veicām 2 mēnešu garumā, braukājot konkrēti pie cilvēkiem pagastos uz vietas un stāstot, kas tad būs pa jaunam daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas jomā, kāda ir viņu līdzdalība šajā visā. Un tad šī ir tā viņa izdarītā izvēle, kas ir brīvprātīga. Process aizņem 3 līdz 6 mēneši, bet varētu būt arī ilgāk. Ietekmējošie faktori ir birokrātiskais process, kas notiek gan ar jautājumu izskatīšanu komitejās, gan ar jautājumu izskatīšanu sēdēs, gan ar īpašumu reģistrēšanu valsts zemes dienestā un tālāk jau zemes grāmatā. Milzīgs paldies, jā, paldies. Es arī gribu pateikt, ka jau pie beigām, teiksim, šodien likās, ka tāda diezgan vienmuļa komiteja, bet šis sākās vasarā, tad, kad, praktiski rudens pusē, kad apvienību vadītāju sanāksmē visi spriedām, ko darīt un kā darīt, un visi kopā tad pilnīgi katrā pagastā Rudīte ir bijusi. Paldies pirmkārt Rudītei par ļoti profesionālu darbu un paskaidrošanu, un, teiksim, skatošanu Briežciems, piemēram, par kuru mums bija ļoti daudz, es pati piedalījos šajā sanāksmē, dzīvokļi šodien aiziet uz atsavināšanu. Tas ir ļoti labi, cilvēki ir sapratuši. Otra lieta, gribu pateikt milzīgu paldies šodien arī būvvaldes darbiniekiem, tādēļ, ka būvvalde ir apsekojusi pilnīgi visas mājas, praktiski visas, arī pilsētās, Viļakā un Balvos un arī novadā. Un mums būs arī būvvaldes sanāksme, par ko mēs runāsim arī par degradētajām teritorijām un visu pārējo. Tātad šeit ir tāds, godīgi sakot, ne tikai 2 mēnešu drusku jau ilgāk, es domāju, Rudīt, mēs esam strādājuši pie šī jautājuma un redzam šo rezultātu, ka cilvēks saprot, ka tomēr īpašums savs, tas ir savs. Tātad es tur varu ieguldīt un arī šajā sanāksmēs, kur mēs piedalījāmies sākot no Vectilzes un arī visu kopā, tātad ir devis šo rezultātu un tas ir ļoti patīkami. Es visu laiku gribēju šodien prasīt par šiem parādniekiem, jo jūs zināt, ka no 1. janvāra stājas spēkā likums par to, ka dzīvokli pārdodot, iepriekšējais parāds kam paliek? Jaunajam īpašniekam, jā, tātad līdz ar to šis arī būs, mēs esam nolēmuši arī sarunāt šobrīd nekustamo īpašumu nodaļai kopā arī ar namsaimnieku un visiem pāriem, arī par šiem jautājumiem vēl runāt, bet būtībā tātad šeit arī būs daži jautājumi, par ko noteikti būs mums arī jāstrādā un jādara, bet tātad būtībā šīs komitejas pierādījums ir tam, ka skaidrojot un vēl, es domāju, ka arī vēl pēc vajadzības mēs varam braukt un skatīties un būs apvienību vadītājiem arī jautājums, tātad arī viņi ir iesaistījušies šajā procesā, bet Rudītei par profesionālu rīcību tiešām paldies un arī par skaidrojumu, jo viņa to zina, un arī šie jautājumi, kas bija tātad ir devuši šo rezultātu, kāds šobrīd bija 30 jautājumi izpratnē gandrīz, ja. Tātad ne tikai par dzīvokļiem, mums ir arī par citiem jautājumiem atsvarināšana, tātad liels prieks. Paldies! Paldies! Ja nav jautājumu, debašu, tad lūkšu balsojumu. Paldies! Vienbalsīgi lēmuma projekts tiek atbalstīts Domes sēdēji. Paldies visiem ziņotājiem, kas piedalījās komitejas sēdē, un paldies arī, kas mūs uzklausījās. Līdz ar to sēdi slēdzu. Paldies!